Šovakar Rīga staro, mirdz un skan. Tā izbauda sajūsminātus skatienus un talantīgas video projekcijas. Visas 4 dienas šeit būsim arī mēs. Festivāla Staro Rīga dienas grāmatās. Staro Rīga, protams, ir viens no svarīgākajiem pasākumiem. Runāt arī par 2014. gadu, kad ir Eiropas kultūras galvaspilsētas gads. Ir skaidrs, ka uz 14. gada tas būs vēl krašņāks un vēl labāk. Krievu teātris, mūzikas skola Mediņa, tās ēkas, kuras mēs remontējam, tās visas arī savu fasādes parāda. Un tā arī būs tā kā fundaments tam, lai šis gaismas festivāls katru reizi kļūtu plašāks un plašāks. Šoreiz 75 objekti, varbūt nākotnē vairāk. Smilšu vēstījums ir rotaļa ar smiltīm, spēle. Mēs pārāk savā ikdienās skrienot, steidzoties, nepamanām dabas norises, tādas vienkāršas lietas, pamatvērtības. Šeit sanākuši cilvēki, kas nevis ar tumsas, bet ar gaismas palīdzību sevi apliecina. Es gribētu, lai viņi saredz pirmkārt gaismu un drošību, jo tad, kad ir gaišs, tad tu jūties drošāks. Tu jūties drošāks par to, ko tu dari, par to, kur tu dzīvo. Lai viņi saskata mūsu smuku Rīgu.